Mans vārds ir Marika Toma, esmu Swedbank hipotekārās kreditēšanas eksperte. Šodien mēs iepazīstinām interesantus ar koka karkasa mājām. Šodien Jaunmārupē esam tieši Somu mājā. Ar ko tad šīs atšķirās no citām ražotajām mājām? Par to mēs noteikti sarunāsimies ar mājas īpašniekiem, ar pašiem Somu mājas pārstāvjiem, lai uzzinātu, kādas ir priekšrocības tieši koka karkasa ražotajām mājām. Iesim iekšā! Kā mainījies koka karkasa māju piedāvājums, ar kādām izmaksām jārēķinās un cik ilgā laikā mēs varam iemākties jau savā jaunajā mājā, par to mēs šodien parunāsim ar koka karkasa māju ražotāju Somu māju vadītāju Edgars Svarīnski. Sveiks, Edgar! Sveika, Marika! Pastāst lūdzu par Somu māju, kāds tad ir šis piedāvājums un cik individuāli risinājumi vispār ir iespējami arī jūsu klientiem? Somu māja ir Latvijas uzņēmums, kura mērķis ir būvēt ilglaicīgas privātmājas ģimenēm, nodrošināt pilnu būvniecības ciklu. Klientiem šķiet, ka mājas būvniecības process ir ļoti sarežģīta lieta, tad Somu māja lauž šo stereotipu, piedāvājot kompaktu, pārdomātu, energoefektīvas būvkonstrukcijas, kas tiek ražotas Somijas rūpnīcā Omatalo. Omatalo rūpnīca šīs konstrukcijas ražo arī Skandināvijas tirgumu, un tieši tādas pašas mājas nonāk arī pie mums Latvijā, kur mūsu augstvērtīgie meistari jau saliek mājas ilgspējīgai un energoefektīvai dzīvošanai. Pastāst lūdzu, Edgar, kā notiek šis mājas būvniecības process no paša sākuma līdz pat gatavai mājai? Katram klientam tas laika nogrieznis ir savādāks. Tas vairāk ir atkarīgs no tā, vai mājas būvniecībai būs nepieciešams bankas līdzfinansējums. Tad no pirmās tikšanās reizes līdz līguma parakstīšanai ir apmēram 2 mēneši. Tad mēs tiekamies ar klientu, izzinām viņa vēlmes, uzzīmējam mājas skici, veicam padziļinātu tāmes izstrādi. Uz šī dokumenta pamata tad klientam tiek noteikta mājas un zemes nākotnes vērtības, uz kuru pamata banka dod to līdzfinansējumu apjomu. Pēc līguma slēgšanas tad tiek izstrādāts būvprojekts un tiek sākta skaņošana būvvaldē, ko nodrošina arī mūsu arhitekti un inženieri. Parasti skaņošanas laiks būvvaldē ir aptuveni 6 mēneši, bet tas ir ļoti atkarīgs no pašvaldības un no instanču skaita, ar ko ir jāveic saskaņošanas darbi. Tad uzsākot būvniecību, protams, jārēķinās arī ar sezonu, kurā mēs uzsākam būvniecību un no projekta sarežģītības. Bet vidēji tie apmēram būs 6 līdz 12 mēneši, līdz tu nonāk savā jaunajā mājā. Tad tu minēji, ka tas laiks apmēram līdz 12 mēnešiem, tad mēs šodien tiekamies rudenī. Tad šis varētu būt tas īstais laiks, kad sākt vispār ar jums sarunu par mājas. Jā, protams, tas rudens ir viens no tādiem posmiem, kur būtu jāsāk, jo, kā jau es minēju, kad apmēram 2 mēneši, kamēr mēs vispār saprotam, kādu māju mēs vēlamies, cik tas maksās, vai būs finansējums tam. Tad ir atkal laiks būvveļļaujas saskaņošanai, un tad ir, ja šobrīd sāk, tad pavasarī mēs uzsākam būvniecību. Kāda šobrīd izvēlās šīs mājas visbiežāk Latvijā mūsu klients? Izpētot mūsu klientu vēlmes un finansiālās iespējas, mēs piedāvājam gan tipveidu projektus, ko ir izstrādājuši Somu, gan arī Latvijas arhitekti. Tāpat strādājam arī ar individuāliem klientu māju projektiem, kā arī piedāvājam individuālu skiču izstrādi, balstoties uz jau katru konkrētu klienta zemes gabala īpatnībām un specifiku. Tad nodrošinam pilnu klāstu, lai klients tiešām arī atrod to savu sapņu māju un piedāvājam to realizēt dzīvē. Šobrīd Latvijā populārākā ir vienstāvu māja ar dzīvojamo platību no 110 līdz 130 kvadrātmetriem un ar kopējām būvniecības izmaksām līdz 250 000 eiro. Kas mums šķiet arī šodien šiem apstākļiem ļoti piemērot, jo liekas, ka šī platība nav lielāka nekā būtu nepieciešams, jo mēs visi saprotam, kādas var būt uzturēšanas izmaksas. Minēšu to, ka būvējot Somu māju, jūs jau ietaupat 60% uz siltumu. Bet, protams, mazākas telpas, ja mēs skatāmies pagājušā gada izdevumus, tad, protams, kad cilvēki uz to skatās un skatās, lai māja būtu ilgspējīga un energoefektīva. Visnotaļ visi jautājumi ir svarīgi par un ap budžetu. Cik tad es varu lielu māju atļauties un kā ir ar šīm būvniecības izmaksām pašā sākumā? Vai es tās jau varu nofiksēt pašā sākumā, vai tomēr var būt kaut kādas nobīdes būvniecības laikā, kad ir nepieciešama kāda papildus izdevuma? Protams, ka pastāv iespēja, ka būvniecības izmaksas var mainīties, bet to katru gadījumu mēs individuāli runājam ar katru klientu. Parasti ir 3 gadījumi, kad tas notiek. Pirmais ir tad, kad mājas tehnisko pamatu tehniskais risinājums tiek izstrādāts tikai tajā mirklī, kad klients mums iesniedz ģeoloģiskās izpētes rezultātus.
Otrais ir ārējie faktori, kā situācija pasaulē, cenu kāpumi, kritumi, inflācija, uz ko mēs īsti nevaram ietekmēt, ja? Materiāla pieejamība. Un trešais ir pašu klientu materiāla izvēle, kā iekārtas, dekoratīvā santehnika, flīzes, parketi, visu tādu materiālu izvēle. Tas nozīmē, ka bankā iesniedzot jau apmēram klienti norāda, cik varētu šīs iekšējās apdares materiāli maksāt, bet dabā mēs saskaramies to, ka tās vēlmes beigās jau bišķiņi ir savādākas, un tad tās ir tās lietas, kurām jāparedz papildus. Tam, protams, ka varētu arī paredzēt, jo bieži vien, kad jūs redzat to māju, kad viņi top, viņi ļoti īsā laikā top, un tad varbūt kāda lampa, teiksim, dizainiski jums tiešām iekrīt sirdī, jo tas ir jūsu mājai tieši paredzēti, ja? Tad varbūt budžetā jūs nebijāt ierēķinājuši, ka viņi maksās kaut kādu tādu summu. Tad sanāk, kad jūs piedāvājat visu šo pilno ciklu, vai man ir kā klientam vēl jāpiesaista vēl kāds būvniecības eksperts kādā citā jautājumā? Mēs piedāvājam pilnu servisu, tātad, kā es jau minēju, no tā brīža, kad mēs sagatavojam dokumentāciju, lai jūs par bankā saņemtu finansējumu, tāpat būvprojektu izstrādi, būvotļaujas saskaņošanu, kā arī pilnu būvniecības ciklu no tā brīža, kad ir ielieta pamat līdz tam brīdim, ka jūs jau ievācaties funkcionālā mājā, jūs principā ievedat mēbeles un ievācaties ar savu ģimeni. Un, protams, ka mēs arī dodam garantiju šiem visiem mūsu darbiem. Protams, kad klientam ir iespēja piesaistīt dizaineri, ko arī mēs piedāvājam minimālā pakalpojumā, vidējā pakalpojumā un tāda augstākā, kad viņš kopā ar klientu var iet uz veikalu un izvēlēties flīzes. Un, protams, kad klientam, lai saprastu, kāds būs tas mājas plānojums, viņam vajag palīdzību, lai zinātu, kur tad būs slēdži, kāds būs lampas, kur stāvēs dīvāni, kur stāvēs televizors, kāds būs elektrības plāns. Jo klientam jau viss mājas iekšējais tas dizains, tas ir tīri viņa individuāla izvēle, krāsas, izvēlētie materiāli, apgaismas ķermeņi, flīzes, vanna, duškabīnes. Tas ir tīri klienta izvēle. Līdz ar to viņam diezgan liels mājas darbs pašam arī jāizdara, vai nu viņš pats to uzņemās darīt, vai viņš piesaista jau speciālas palīdzību, kas viņam palīdz to darīt. Droši vien pieredze rāda, ka ir vislabāk izvēlēties šos palīgus, lai tiešām jau mājā dzīvos ilgus gadus un gribu, lai par visu ir padomāts tomēr. Jā, protams, kad mēs jau to māju ceļam tā kā ilgtermiņā, un līdz ar to klienti grib dzīvot kvalitatīvā mājā, kuriem viss arī patīk. Līdz ar to, protams, ka par to ir jāpadomā. Paldies tev, Edgar, par šādu izklāstu par to, kas ir Somu māja un kāds ir šīs mājas piedāvājums. Tad pastāsti vēl sīkāk, kas tad ir tās galvenās priekšrocības izvēloties Somu māju? Galvenās priekšrocības tā ir rūpnieciski ražota māja, ko tas nozīmē tas, ka tā ir ražota automatizētās līnijās, sausās telpās, kompetentu meistaru uzraudzībā. Tieši tāpat ir arī ar montāžu. To var salīdzināt ar LEGO, kad katra komponenta nostājas precīzi savās vietās, kā tas ir uzzīmēts montāžas schēmā. Māja ļoti ātrā laikā nonāk zem jumta, un līdz ar to viņa nav pakļauta nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Mūsu klienti ļoti īsā laikā nonāk jau dzīvot ilgspējīgā un energoefektīvā mājā. Tātad, ja būvēt kopā ar Somu māju, tad mēs jau esam realizējuši vairāk kā 900 projektus Latvijā. 60% ietaupījums uz siltumu, koku alumīnija logi, profesionāla komanda, garantijas. Paldies tev liels, Edgar, un īstenībā, lai uzzinātu, kā tas viss ir realizējies, mēs noteikti tiksimies arī ar mājas īpašniekiem, kuri varēs pastāstīt par savu pieredzi, kā tad ir gājis. Ieva un Jānis pavisam drīz sāks dzīvi savās jaunajās mājās, un kas gan mums labāk varētu pastāstīt par to, kāda ir bijusi viņa pieredze mājas būvniecības procesā, ja ne viņi paši. Sveiki! Sveiki! Jūs noteikti kādu laiku atpakaļ jau nolēmāt, kad jums būs privāta māja, un kas tad bija tie galvenie faktori, kā izvēlēties, būvēt pašiem vai izvēlēties kādu koka karkasu māju vai kā tam līdzīgi? Kāds bija šis sākums? Sapnis par māju jau bija ļoti sen, bet to punktu uz I, laikam, piepildīta pandēmija, vai ne? Pandēmijas laikā mēs sapratām, ka gribam savu mājokli, savu pagalmu, un noteikti mēs vēlējāmies uzbūvēt māju, nevis nopirkt jau gatavu. Tā izvēle, tad droši vien kādu māju izvēlēties, droši vien arī bija tāds ilgstošs process, mūra māja, kokēku, ir daudz dažādu apsvērumu. Jā, bet kaut kā mūsu domas vienmēr atgriezās tieši pie koka karkas mājas. Un kad meklējāt piedāvājumu Latvijā, kas tad jūs virzīja tieši izvēlēties Somu māju? Izvēle bija plaša, bijām pie vairākām firmām, bet beigās mūs visvairāk un vislabāk pārliecināja tieši šī Somu māja. Ļoti daudz bija arī formos
internetā un arī no kolēģiem bija dzirdēts par Somu mājas pozitīvo pieredzi ar Somu mājām. Un mēs pārbaudījām to un arī tiešām mēs varam apstiprināt, ka ir ļoti pozitīva pieredze sastrādājoties ar Somu mājām. Un vēl vakar mēs ar vīru atcerējāmies tādu faktu, ka intervijas laikā mums intervijas bija vairākas ar citām firmām arī. Un interviju laikā Somu māja bija tieši tā, kas bija tendēta runāt vairāk par sevi, nevis apkārt par citiem, bet tieši reklamēt sevi kā firmu. Un tas mūs pārliecināja savukārt. Nu, un, teiksim, arī vienkārši klientam, kas nav būvniecību saistīts, droši vien tas process jums šķita, ka varētu būt grūts, sarežģīts, vai kas bija? Jā, kāda bija tā jūsu pieredze? Mēs tiešām baidījāmies vairāk par to, kā tas notiksies un cik daudz tas prasīs mūsu laiku un enerģiju, bet mēs esam ļoti pārsteigti, ka tas bija pārāk plūstoši un viegli. Un es domāju, diezgan patīkami, tas viss process, kas mums pavadīja tieši ar Somu mājām. Cik ilgs laiks jums pagāja no brīža, kad jūs ar viņiem satikāties? Es domāju, ka pusotru gadu atpakaļ mēs satikāmies un izrunājām pirmos projekta skices. Tad, kamēr mēs visu būvatļauju nokārtojām pusgadu laikā, un tad jau kopš pavasara uzsākot būvniecību, es domāju, pusgads ir pagājis un mēs varam jau plānot lēnā garā jau pastāvīgi dzīvot. Jā. Noteikti sākotnējā posmā bija arī posms, kurā jūs vērsāties bankā. Vai šī pieredze jums arī bija pietiekami vienkārša? Tā nebija mūsu pirmā reize, kad mēs vēršamies bankā pēc palīdzības, lai atbalstītu. Un šajā reizē arī vērsāmies pēc palīdzības un samērā arī vienkārši un viegli. Tas diezgan raiti viss ritēja. Jums noteikti bija kāds noteikts budžets, ar ko jūs varat rēķināties, būvējot māju, un droši vien apzinājāties savas iespējas, saskaņot ar Somu māju. Vai nebija baža, ka varētu būt kaut kāds neparedzēts izmaksas šajā visā laikā? Baža, man liekas, ir jebkuram cilvēkam būvējot māju, tie ir neparedzētie izdevumi, tie ir paredzētie. Un mūsu gadījumā tie bija tieši šie līdzekļi, kas attiecās uz ārdarbiem, kuri nebija tik ļoti varbūt par to diskutēts kā par pašu māju. Kas mūsu gadījumā tieši varētu teikt, ka tas bija tas Es domāju, labi iekārtošanas darbi visvairāk paņēma. Tā kā lielākais pārsteigums bija mums, cik tas daudz līdzekļus paņem. Un arī laiku un enerģiju no mums, jo mēs ļoti paši, kā jau pašu māju, tad gribējām iesaistīties arī ārdarbos. Tās bija tās lielākās pūles un galvas sāpes. Bet ar neparedzētiem līdzekļiem mēs tieši tā arī reiķinājāmies, ka būs tāda. Mūs jau brīdināja, neviena firma brīdināja, ka jābūt pašiem saviem līdzekļiem, lai varētu uzcelt. Es domāju, tas ir diezgan naivi cerēt, ka tikai ar vienkārši bankas palīdzību mēs varētu uzcelt. Ir noteikti, ka vajag arī pamatu apakšā. Jūs piesaistījāt arī kādu speciālistu interjeru izveidē un dārza iekārtošanā? Nē, visu darījām paši. Tas droši vien arī paņēma to enerģiju? Jā, protams, līdz pelēkajai apdarei. Visas istabas un to mums iekārtoja, palīdzēja. Jā, bet paši interjeru droši vien. Es domāju, ka tas arī bija patīkams process. Jā, man ļoti patīkams, jo man tās lietas patīk. Man patīk visu detalizēt tā līdz savam, jo mēs paši dzīvosim. Un vajag tā, lai pašiem patīk. Tāpēc tas prasīja daudz laiku, bet tas bija patīkams laiks. Koku mājā dzīvojot, droši vien jūs tikai vēl gūsiet pieredzi, kā tas ir, nezinot to, kur jūs iepriekš varbūt dzīvojāt, kāda ir tā pieredze un tieši cik daudz prasa tieši uzturēšanās izmaksas. Bet kas būtu tas, ko jūs ieteiktu varbūt tās citiem, izvēloties savu privātu māju? Viens, par ko mēs arī tieši vakar diskutējām, kad mēs esam cilvēki, kam nepatīk liekas tukšas telpas, līdz ar to mēs teiktu, ka droši vien minimalizēt. Mēģināt neveidot tukšu telpu, kuru pēc tam kaut kā mēģināt aizpildīt, jo tas ir lieki. Jo, vēl pēc tam, ja mēs runājam par ģimeni, tad viss tas bardaks un haoss, kas droši vien veidosies laika gaitā, mazāk kārtot, mazāk liekas telpas, ko tīrīt, jo māja prasa daudz enerģiju un spēku. Tāpēc, tieši tā, veidot tādu mājokli, kas ir tieši
tik plašs, cik tas ir nepieciešams. Liels paldies jums, Ieva un Jāni, un es tiešām novēlu jums jauka dzīvošana šajā te jūsu jaunizveidotajā mājoklī. Paldies! Šobrīd esam procesā, kad mēs paši vēlamies būvēt sev māju, ir iegādāts zemes gabals, tepat netālu, un līdz ar to mums ir interese atrast sev tādu piemērotāko variantu mājas būvniecībai. Un tad ar šo mēs arī sākam tā kā mājas meklēšanas procesu. Bija iespēja, bija tieši pa ceļam nobraukt garām, jo šodien ir brīvdiena. Ļoti patīkami, ka ir tāda iespēja atbraukt vienkārši paskatīties spontānu ideju, jo ir kaut kāds plāns tomēr dzīvē, kur kustēties un kaut ko jaunu ieraudzīt vienmēr ir vērts. Tāpēc, ka tā ir brīnišķīga iespēja satikties gan ar mājas ražotājiem, gan ar banku, gan uzdot saistītos jautājumus, kurus nevar atrast internetā tik viegli. Pirmais jau ir mājas izkārtojums, mājas konstrukcija kā tāda. Sakļauties ar to māju pašiem kopā, tā kā jo skatoties, kā kaimiņi būvē, vispārējie riņķi, tās mājas ir dažādas, ir augstas, ir siltas. Šobrīd šeit ir silti salīdzinoši, šeit ir labi pagaidām. Tāpēc domāsim tālāk. Energoefektivitāte, jo mūsdienās visi paši, mēs redzam, ir arvien dārgāk un dārgāk, un tieši ilgi domāju skatīties tieši reālajā dzīvē, kas ir Somu mājas un kas ir tā kvalitāte, un šeit tā fantastiskā iespēja atnākt un paskatīties. Pagaidām koka karkasa mājas, tas ir tas, uz kā mēs fokusējamies, tāpēc, ka tas ir ļoti mūsdienīgie, stilīgie un ļoti skandināvu stilā, kas mums ļoti patīk. Mēs meklējam atbildes uz mājas tekstūru, kā tādu, no kā viņa ir uzbūvēta, vai tā māja spēs arī būt funkcionāla pēc gadiem 20, 30, viņā varēs dzīvot iekšā. Jo tie globālie jautājumi, kas arī nākotnē tā kā. Termiņš, cik ilgā laikā, viss tas process un tā tālāk, līdz atslēgai, lai varētu, tā, ievākties un dzīvot, bet, vajag saprast visu to tehnoloģiju, no kā tas viss tiek ražots un kāpēc tieši Somu māja. Es gribu atrast tos plusus, jo koks ir koks, tomēr elpo, un tas ir tomēr tuvāk pie dabas. Gan tāpat skaidrāks, gan mēs sarunājamies, kā mēs tiksimies, sazvanīsimies un turpināsim mūsu sarunu. Protams, bija šaubas. Šaubas bija par pamatizbūvi, jo zemes gabali ir dažādi. Mūsējais ir pietiekoši slapšs salīdzinoši. Līdz to vajag meklēt piemērotus tos variantus. Un eksperts te piedāvāja, kad ir izcinājumi tam visam pasākumam. Tā ka jā, ir. Un plus arī ventilācijas sistēmas, tā struktūra visa, jo mums pašiem ir sava māja šobrīd, kura nav pietiekoši izventilēta. Un tad arī tas jau bija tāds globāli, ko mēs gribējām redzēt un saprast, kā tas darbojās viss. Plus mīnus stādījos priekšā, kas tas ir, un teikšu godīgi, šī ir otrā reize, kad es apmeklēju tieši Somu mājas, jo es arī biju Somijā skaties, bet, protams, tur ir pavisam cits kaut kas, bet šitas tāds, ir kaut kāds pārsteigums bišķiņ. Jā, tomēr ir tādas iespējas arī, tas tā iekšā galvā, bet, redzēsim, es vēl te būšu kādu laiku pakonsultēties tieši tāpēc. Ir varianti, ir ļoti labi varianti, tā ka būs jāiet runāt tālāk ar pārstāvjiem no uzņēmuma, ar banku jāiet runāt un jādomā varianti vienkārši tālāk. Jā, protams. Kā redzam, šodien pēc atvērto durvju dienu klientu lielās intereses, klientiem vēlme pēc savu mājokli nekur nav pazudusi. Arī mājas īpašnieki atzina, ka sava telpa, savs pagalms, tā bijis jau iecer jau kādu ilgāku laiku. Tādēļ arī mēs Svetbank vēlamies atbalstīt jūs savu sapņu realizācijā par savu mājokli, sniedzot finansēšanas konsultācijas, sniedzot konsultācijas no mūsu būvekspertiem. Tādēļ, ja jums ir kāds neatbildēts jautājums, droši sazinieties ar mums vai uzdodiet jautājumu mūsu Svetbank blogā vai sociālos tīklos.